Tātad tur dežuranti sēž online režīmā un tirliņojās, tas ir skaidrs. Ņem vērā, ka tad, kad tu izej ārā un kad esmu šeit viens, tāda brīnumi notiek, internets atkal parādās, un viņiem nav vairs nekāda lielā interese tiem tirliņiem. Ja? Un tā kā bija apvainojušies, viņi gribēja ļoti kontrolēt tie varoņi, izvaroņi, un tad, kad aptaisījās, un kad savu purkšķi pat biksēs nevar nokontrolēt, tad, protams, uzmeta lūpu, tāpēc arī negribēja to iepriekšējo audio nosūtīt. Tirliņi paliek tirliņi, pērkami nelieši, bet mēs ejam tālāk. Kā tas tautas teiciens to saka? Suņi rej, bet karavāna iet tālāk. Nu, tā jau ir viņu izvēle, ka viņi ir kļuvuši no cilvēkiem pat vēl zemāk nekā lopi. Un tādi, kas pilda noziedzīgas pavēles, tie jau vairs nav cilvēki. Pat dzīvnieki pretojās dresūrai, bet šie tādi gļumekļi, ka man kauns viņus saukt par cilvēkiem.